reizi sasveicinies taču. Labdien, ēterā ziņas. Mēs saņēmām neskaitāmas elektroniskā pasta vēstules uz e-pastiem peļuks 18936434179, kā arī uz e-pastu savle@07@inbox.lv ar pieprasījumiem pēc jaunām ziņām. Mēs strādājam jums, un mēs jums ziņosim. Tieši tagad ir pagājušas 12 stundas, kā Edgars Kočkins savā pārvaldībā ir paņēmis uzņēmumu Grindex. Par to, kas un kā ir noticis, stāstīs Laurita speciālā reportāžā. Jā, paldies, Sandra! Mēs atrodamies pie Grindex vadītāja Edgara Kočkina kabinetā. Sveicināti, Edgar! Labdien! Kā jūs jūtaties jaunajā amatā? Normāli. Kur palicis iepriekšējais Grindex direktors? Nezinu. Sandra, atgriežamies pie jums studijā. Ēterā Ieva ar neloģiskajiem jautājumiem. Neloģiskie jautājumi. Jo, poši, sveiks, jums ir beigās saruna, ja? Bet es jūs te varu patraucēt, vai ne? Droši? Labi. Ja, tātad, kā jums ir ar to visu sajūtu, tie izlaidumi, tās saspiestības, tās no iekšpuses, no ārpuses, kā jums viss tas ir? Nu, es tā kā nemācēšu gluži atbildēt uz šo jautājumu, varbūt varat atkārtot. Nu tā, kad tev tā sajūtas, tev tā iekšējā tā būtība, tā viss sprākst un šķīst uz visām pusēm? Ir. Ir? Kas tieši? Tā sajūta. Tā sajūta. Un tev, kā tev? Man vēlreiz lūdzu varētu. Nu tev tās iekšējās emocijas, ka tu esi viss pārpilns un tās saspiestības un tas šķīdiens ir? Jā, ir šķīdiens. Tik nopietni atbild, jūs tā, nu bet tiešām? Jā, viennozīmīgi. Ir vēl tās kaut ko jūs gribat piebilst, jo mums te filmē, ja? Nav? Pasteicināt kādu nevēlties? Nē, man nav draugu. Čau, Omīt! Nu ko, iesim ievērtot, ko tas iesadarīšu? Sveiki. Nē, nākamšas, nevajag iet prom jau sveiks. Nu kā ir tā iekšējā juša, tas viss pat pie eksāmeniem un tas šurum burum no visām pusēm ir iekšā? Ir. Nu, ir, Šurum konkrētāk. burum ir. Kāds tieši? Kāds labs. Labs, un kā ar tevi? Nu, visu Latviju ir iekšā. Kas varēs? Visu Latviju ir iekšā, visu trako man ir iekšā, viss ir, strādā, jā, viss ir. Un kā tev ar tām zeķītēm, tur kurpītēs ir kārtībā? Jā. Viss čils, jā? Un kā jums vispār tas laiciņš nespiež no iekšā ārā, tur viss tas iekšējā apkārtējais nav? Baigais relax, koliņa. Un koliņa nav, bet veikals patās, aiz tur ir. Un kā tev tajās brillītēs superīgi? Jā, baigi labi. Un kā Pitagora teorēmu izmantot bieži tur to iekšējo aprēķināšanu, to visu? Jā, matemātikā bieži sanāk. Jā, bieži izmanto, jā? Nu jā. Ļoti, un kā ar tevi? Nē, es nemāk rēķināt ar Pitagora. Un tu? Nē, viss normāli. Viss ir. Jā, viss ir. Mēs varam pasveicināt, tātad es jums bišķi parunāju, ja? Mēs varam tad sasveicināt visus mūsu tuvo cilvēcīgus. Nav ko pasveicināt? Sveicinām kādu. Draudzīns, čau, draudzīni. Māmu, čau. Nu tad mēs šodien veiksim, jā, tad paldies. Ko es gribēju teikt? Kāda ir tā jūsu iekšējā būtība? Kā jums ir viss tas patīk vai kas notiek vai nē? Kas tieši patīk? Viss tā apkārtējā vidi, tā tas tagad, kad viss jūtas. Nē, nu tas, kad izlaid un viss, tas tā burtiņša, tā iekšējā saspiestība. Nē, nu baigi forši, man vispār ļoti patīk tā visi draudzīgi un tā baigi forši. Es jūtos ideāli. Kā jūs te jūtaties un kā jūs viss, nu kā jums emocijas, viss iekšējais, ārējais? Super, patīk. Un kā jums saspiestība apkārt, tas gaiss un tas viss, kā jums? Baigi spiež. Kas tieši spiež? Saule. Saule? Un kas tev gaiss? Tas ir vienkārši, un kā tās iekšienes un tās ārienes un tie zelts, kā jums? Kādas? Nu kā, nu tas viss iekšējās emocijas un viss. Zelta emocijas? Jā, tas viss jums nav tāds, tas rozā brilles un viss pārējais, nav? Ir. Kas spiež? Rozā brilles. Jā, jums somiņā tas ir, parādīsiet kādu, nav līdz? Nē, nav, šodien nepaņēmu. Nu, labi, nu, meitenes veiksmi jums tālāk sēžat. Wow, mēs nesteidzamies nekur, vai ne? Mums ir laiciņš, laiciņš. Superīgi. Nē, nerājam mikrofoniņam. Tātad man ir tāds jautājums, kā jums ir viss tā iekšējā emocionalitāte, viss tās augšas un apakšas, kā jums viss kopā iet? Ko jūs teicāt? Augšējā un apakšējā tā visa emocija, kā jums? Apakšējā man patīk vislabāk, tā ir pat tas patīk foršākā. Kā jums ar Pitagora teorēmu? Man būs dzirdams? Jā, kā jums ar Pitagora teorēmu viss tā saspiestība, jūs liekas, viss būs tā? Pitagora teorēma, tas baigas.
Atvainojiet, jaunais cilvēks. Nē, mēs pēc tam to visu. Skaties uz kameriņu, ja? Un kā tev liekas, vai tas viss ir ietilps tajā visā, ko dara tas viss, tas iekšējais ir? Nu, tas iekšējais, jā, noteikti. Kas tieši noteikti? Tas iekšējais. Kas iekšējais? Emocijas. Pozitīvās Emocijas. Un kur tu viņus smelies? Un kur tu esi pati? Iekšā, apakšā? Tu esmu augšā, īpaši augšā. Augšā, ja? Nu labi, tad paldies tev un veiksmi. Un galvenais, es te redzēju, ka tu nokriti gandrīz, ja? Gan jau. Ja? Nu jā, paldies. Sarosās visi sportisti, ēterā sporta ziņas. Tieši tagad, tiešajā ēterā, būs mūsu speciāla korespondente Vita. Viņa atrodas Rīgas 19. vidusskolas sporta laukumā. Vita? Sandra? Sandra? Vita? Sandra? Sandra? Vita? Jā, labdien! Mēs atrodamies Rīgas 19. vidusskolas sporta stadionā. Šajā saulainajā laikā 12. klases absolventi noteikti nodarbojas ar sporta aktivitātēm. Un tagad mēs iesim, lai uzzinātu, kā viņiem klājas. Lūk, mēs redzu vienu sportistu, dodamies pie viņa, lai uzzinātu, ar ko viņš nodarbojas. Labdien, jaunais cilvēki! Vai jūs intervēt? Kā jums klājas? Labi. Ko jūs darat? Jūs noteikti nodarbojaties ar sportu, jūs esat noguris. Pastāstiet, ar ko jūs iepriekš nodarbojāties? Veika pašgājums, hesīt, čaļiem paņemam, paēdām. Sports. Veika sportojām, svēršams. Kuģi pieliec, normāli pasēdi, sports beigas. Bet kuri pārējā klasa? Kā viņu aizgāja paēd, reka, es izdomāju pasauļoties drusku. 12. klasa taču ir sportisti. Jā, es jums parādīšu jaunu sporta veidu, ko mēs iemācījām šodien. Nu, lūdzu, rādiet, rādiet. Es nolieku divas lietas tā, lai rāda. Jā, patiešām, jā. Un ko tālāk? Jaunais cilvēki, jūs guļat? Jūs man traucējat sportot. Laikam ir jādodas. Jo šīs jaunais cilvēks guļ. Tas ir jauns sporta veids, es viņam ticu. Dodamies tālāk. Un tagad CSI Bolderai sagatavotās kriminālziņas. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Tieši pirms stundas uz jau minētajiem e-pasta adresēm tika atsūtīts video, atsaliecinieku video, kas izrādās bija arī cietušā video par to, kas bija noticis skolā. Diemžēl atsaliecinieks vēlējās palikt anonīms. Viņš norādīja tikai savu vārdu Gačo un e-pasta adresi Simpsons 1975@gmail.com. Ja kāds ir tomēr zinājis, kas ir atsaliecinieks, lūdzu atsaucieties. Uz mūsu e-pastiem, atceries? Uz mūsu e-pastiem. Labāk uz vienu. Sauvļe ar dubult V 07@inbox.lv. Uzmanību ekrānam. Jūs redzējāt, bija bīstami. Bet mums no vilka nav bail! Vilks ir studijā. Sagaidām cilvēks ar zeķu biksi. Tātad, kam ienāca prātā šī ģeniālā doma un vispār kas notika?
Skaidrs. Aha. Tiešām? Skaidrs. Un tiešām? Skaidrs, paldies viesim. Visi saprata visu. Dzīvojiet laimīgi, skaisti un apelīgi. Aizvakar Rīgas 19. vidusskolas parkā notika incidents. Tika nozagta mašīna. Bet nē, tā nebija parasta mašīna, tā bija skolotāja mašīna. Un ziniet, ka skolotājiem sāp, ka viņiem zog mašīnas? Vispār zina? Tā bija vēstures skolotāja mašīna. Zils Chrysler Markas Voyagers ar numurzīmēm Gačo 1, 2, 3. Bet paldies Dievam, speciāli korespondenti bija uz vietas un notikums tika dokumentēts. Lūdzu, sižeti. Minējums par to, kāda būs laikapstākļi nākamajās 24 stundās, vai bolderējuši tomēr varēs doties uz jūru vai palikt mājās un darīt lietas, mums pastāstīs Kristīna. Kristiačka! Paldies, Sandra! Tātad laika ziņas ēterā, kā redzam, Eiropas karti un visur Eiropā ir apmācies laiks, pērkona negaiss, lietus. Tātad varbūt nedaudz precīzāk. Spānijā apmācies laiks. Itālijā apmācies laiks. Vācijā apmācies laiks. Visur apmācies laiks. Bet tagad pievērsīsimies Latvijai. Mūsu mīļajai Latvijai. Latvijai pievēršamies. Latvijai pievēršamies. Latvijai. Paldies Latvijai. Jā, dators kā vienmēr labi strādā. Paldies, datori. Tātad Latvijā, kā jūs domājat, kāds laiks Latvijā? Apmācies ne, bet saulains. Neviena mākonīša debesīs. Visur spīd saulīti, plus 32 grādi. Un ko tad mēs varam darīt tādā laikā? Mēs varam doties tikai uz jūru. Mums nav vajadzīgs šī žakete, pelēkā, nav vajadzīgas brīles. Mēs velkam spilgtākās drēbes, vislabākās mūsu vasaras drēbes un izlāžam matus, uzvelkam brilles, paņemam labāko somu un mēs dodamies uz jūru. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Paldies, Kristianečka, par laika ziņām, bet tagad ir laiks atvadīties. Mēs zinām, ka jums ir arī svarīgākas lietas darāmas, 12. šodien izlaižas, un tā. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos. Atā. Atā. Čau. Atā. Pietiek. Māmu, čau. Esmu ziņās. Čau, māmu, uz redzēšanos.